wanna feel it. Aigaro, kāpēc tu manim nesveicinies? Ko? Tāpēc ko manim Brīt. nesveicinies? Kur tu man redzēji? Jā, es to 3 reizes, jā, Džonī, un tas vienkārši brauc. Es slims biju bišķiņ. Nu, ko tas nozīmē tev? Es neredzēju vienkārši. Nu, man bija grūts 2 dienas uz poda. Kā tādā? Tev man bišķi jāsaprot. Necieņu klaiķi. Tā, es tev bišķi atnācu iefilmēt ķēdmainīt. Aiziet. Nu, tā ir Normālā versijā. normāli. Tā kā jābūt. Nebūs Es no sākuma lejušu maiņa. 2 stundas gatavs. Lejušu maiņa ir pēc rūpnīcas noteikumiem. Pirmās minūtes ar manu mīļo Mercedes, mūsu mīļo Mercedes, vairāk Ramonas mīļo Mercedes, jo Ramona 80% viņu visvairāk brauc. Es nolēmu kaut kad vēlāk ielīt tirgoties. Varbūt arī jau sērijas beigās, kad būšu somendējis, jau būs labs laiks jau pagājis, un arī pēc sērijas līkšu tirgoties. Bet pašlaik ļoti žēl. Negribās nenormāli krūta mašīna, nenormāli patīk, un vispār neredz, ko varētu citi nopirkt, bet kaut ko gribās pamainīt. Bet sāksim ar to, kad mašīnai ir 250 noskrējiens un ir laiks nomainīt ķēdi. Dzinēja ķēdi, mainīsim viņu normālā tā kā jāmaina, visām vadīklām, slaideriem un tā tālāk. Var pastāstīt, kā Dominika Mercedes maina pēc grāmatas. Viņiem sanāk, to aizved uz Dominiku un pēc 3 stundām viņu nomainīšu. Jūs domājat, kādā veidā var pēc 3 stundām nomainīt? Viņiem pēc grāmatas ir, viņi atvieno posmu ķēdes un ievelk jaunu ķēdi un nomaina spriegotāju, jo spriegotājs viņam ir ārējais skrūvējumais. Mēs gribam, lai bišķiņi labāk un smukāk tā kā vajag visiem slaideriem un tā tālāk. Arī pie reizes noteikti karbai eļu nomainīsim un tā tālāk. Emīls mums jau ir uztrenējies. Emīls tagad pastīsies, vai noņems nost kārbu, nomainīs ķēdi, vai izcels ārā dzinēju un tā nomainīs ķēdi, kā viņam būs vieglāk. Sāksim tā kā tādu lielu ieguldījumu un kādam būs reāli foršs Mercedes, jo var mainīt vajag ķēdi, viss nofilmēts, kā vajag. Gribēju paprasīt, vai jums arī ir tā bijis, ka tev ir naudas pārdevis mašīnu, tu tagad skrulē, pieņemsim, ka tev ir 20,000 eiro, līdz 20 izskrulēs visu SS un zini, ka kaimiņos ir tāds autoplijus, tie autoplijusā arī ievadi summu, līdz kurai meklēt mašīnu, nospied meklēt un tagad skaties un meklē līdz 20 pakām, ko tad mums te piedāvā tie gan visādi amerikāņi, sistie, tītie un visādi var uzrauties, jo te tas tirgus ir daudz lielāks nekā mums Latvijā. Un tu esi BMW fans un sāc meklēt BMW, gribu BMW. Varu pastāstīt no savas pieredzes, es nesen tieši meklēju, tā mašīna jau ir pārdota, aizvakar vēl nebija, bet tagad ir pārdota, bet man viņa ir saglabāta. Gribu izstāstīt no savas puses, rekuru BMW, uzspiedīsim BMW 530 dīzels sedanā, balts, empakā, viss tā kā vajag cenu, vienkārši konfekti, jo ap 23, 24 maksā. Latvijā kaut kas tāds līdzīgs. Es domāju, nu nevar būt. Ko tik lēti pasties bildes? Bildēs ar tā kā viss liekas forši. Tu sāc rakstīt leitim, prasīju, vai tur visi filtri ir iekšā un kāds stāvoklis un tā tālāk. Un kas pa opcijām? Nezinu. Leitim tagad paprasīja šasīs numuru mašīnas vienu, jo tu gribi ievadīt kā ar vertikāli to un pārbaudīt atskaiti, jo tu esi uzspiedis manu linku vai ievadījis manu promo kodu 11 un saņēmis 20%, tā kā izmanto to. Nu, leitim paprasīja šasīs numuru, bet ar domu, ka gribu pārbaudīt ar to, kādas opcijas mašīnai ir. Jo parasti cities negrib, man tāds saskāries mazās. Bet šādā veidā, ja pajautā, tad viņi tā, nu labi ir. Pārbaudīju, varam vaļā, rekur, esam atvēruši vaļā, visi forši, bet šito īsumā vajadzētu sarkanu likt. Mašīna mums ir bijis taksometrs, bet ejam tālāk, mašīna ir bijis no Dānijas un 20. gadā viņi ir vēl bijusi kā taksometrs, kā jūs redzat, sākam iedzināties noskrējienā. Mums ir 298 20. gadā un mašīnai mums rāda 308 26. gadā. Te ir 298, kā jūs domājat, 12,000 ir nobraucis 6 gados? Tiešām? Nē. Es domāju, viņš ir nopirks izsolē, uzķūnēts, notīts noskrējiens un tagad auto tirgojās. Nav bojājumu, vismaz oficiāli. Vidējā tirgus cena 24,000. Šeit mēs redzam, kas pa mašīnu, kas pa opcijām, kā jau es minēju. Un mašīna visu laiku bijusi Dānijā un 20. gadā ievest Lietuvā. Nezinu, tālāk mums nekas nav. Un ar šo es sapratu, kad man tā mašīna īsti nav vajadzīga. Es aizsūtīju Leitim pajautāt, kāpēc tā, nosūtīju screenshots, un viņš man atbildēja to, kad, ko tu piesienies, cena ir laba, vai tu esi redzējis cenu, un viss. Tātad tas nozīmē to, kad viņš noteikti zināja, un aizbildinājās tikai ar to, kad ir zema cena. Bet, reiķinot un zinot, ka šī mašīnā motori ir diezgan vājas vietas, vismaz ar 10 jārēķinās, lai viņu savākt un sataisītu. Tātad tu riskē vēl ar 10,000.
Izmantojiet manu promo kodu 11, kur augšā. To jūs dabūsiet 20% atlaidi priekš jebkuras jūsu atskaites. Un apakšā zem video ir links, uz kur tu nospiedīsi, un tur būs automātiski tev piešķirs 20%. Tā kā izmanto to, nospied, atbalst manu saturu. Nu ko, atnācām pasīties, kā iet Mercedesam mums uz ķēdes maiņu. Kā lai es mums pierādītu, ka mēs esam tiešām nomainījuši ķēdi dzinēju pilnā sastāvā. Esam iekšā pie Emīla. Ka Mercedes. Redziet, īstais numurs. Visu nojaukts. Emīls jau gaida. Emīls satraucies. Viņam viss kaut kas būs jārunā. Čau, Emīl. Kas mums te labs ir? Viss kas labs. Tā kraša, man liekas, ka šitā jaunās detaļas ir. Yes. Jaunā ķēde. Yes. Spriegotāji. Sanāk šitā pusē, ja? Jā. Un šitas te arī spriegotājs. Spriegotājs. Spriegotājs, spriegotājs. Vadotnis. Vadotnis. Jēzu. Komplekts ir svag, vai ne? Jā. Emīls man teica, ka jāņem svags, jo tas ir oriģināls. Un izrādās, esot arī kā oriģināls. Kāpēc? Kāpēc tu saprati, ka tas ir tā kā oriģināls? Es kā var pateikt? Kamerā varēsi parādīt vai neparādīt, bet pieņemsim, ja mēs skatāmies uz obrtiem, parasti tiek izfrāzēts ārā oriģināla kods, lai nevarētu pateikt, ka tas ir oriģināls. Ar to viņi atšķirās palielam. Jā, kaut to, ja mēs arī salīdzinām, te pieņemsim mērša oriģināla kods pa vidu redzams. Un abos divos ir JBS ierakstīts iekšā. Un tur ir arī, ja? Jā, tā kā, palielam visi. Palielam sanāk, ka mēs liekam oriģinālo komplektu. Jā. Tikai zem svaga nosaukumu. Šitā komplektācijā bez merša nosaukumiem vispārējā, Bet būs. Tev laikam pirmais šāds Mercedes, ja? Šitais ir pirmais. Cik sarežģīti ir no 1 līdz 10? Salīdzinot, piemēram, BMW. BMW, man liekas, būs vieglāk. Jā? Jā, mazāk detaļas jāņem nost. Tā kā šeit mums ir pilnpiedziņas, līdz ar to jāņem nost kārba, jā? Pagad tev kaut kas razdātka, jā? Razdātka, jā. Viņi nāk kopā ar kārbu. Lieli daudzi tīrīšanas darbi priekšā. Man šis viss vēl jāsamazgā. Saliks viss smuki jauni. Visur hermētiķi jānotīra smuki nost. Jā. To procesā ieraudzīs pēc tam. Krūt? Blīvī, tas viss pārējais. Bet es nevaru sagaidīt. Lai ķēdi nomainīt, sanāk šitas. Yes. Viss ir un vēl tur kārba rek vēl. Kārba, te vēl visādi EGR. Diezgan ik par noārdīt. Labi, vēl viens jautājums. Kā tev kā mehāniķim, kas dara gandrīz katru dienu tās ķēdes, kāds stāvoklis liekas mašīnai? Mašīnai 255 000. Mašīnai stāvoklis ir diezgan foršs un Man jau svaigs. tā likās. Arī pēc noņemot vārstu vāku nost arī varam redzēt to, ka eļļas ir saulaicīgi mainītas. Nav tā, ka tur ir aizdirsts. Es jau esmu nobraucis gandrīz 20 000. Un Soms, iepriekšējais saimnieks bija Soms, jo mašīna no Somijas. Ja mēs varam paskatīties šo, viņš nav dzeltens. Viņš ir... Nav tā eļļas aizaugumi, ja? Jā. Tāpat tās arī labi zobratos mēs redzam nokrāsu, bet nav tik mistiski. Piemēram, kā jau mēs esam konstatējuši visur arī to, ka ķēžu maiņu nav paredzēts veikt šādi, kā to darām mēs. Šī momentā, kad mainām zobratu, mainām vadotnes. Īsmēr šitā laba tēma pastāst, kā dīlers maina ķēdi. Kā skaitās pēc grāmatas nomainīt ķēdi šitādiem pie Mercedesiem? Tātad pēc būtības mēs noņemam tikai nost vārstu vāku, noņemam starteri. Kaut kas vēl tur attiecīgi... Tas skatās pēc dīleru, vai ne? Jā, tur kaut kāda izpūta. Un attiecīgi es jau esmu sakniedējis šo ķēdi kopā. Šeit bija kniedējuma vieta, kur man bija jāsaliek kopā, jo viņa nāk atvērtā variantā. Un pa augšu vienkārši atkniedē veco ķēdi vaļā, piekniedē jauno ķēdi klāt, ievelk iekšā, nomaina spriegotāju, that's braucam tālāk. Tad sanāk, dīleris nomaina tikai ķēdi, bet viņš nemaina ne zobrats, nemaina ne vadotnes. Un nomaina spriegotāju tikai tāpēc, ka spriegotājs skrūvēs nārpus. Jā. Un es jau zinu, cik tas maksā. Klaipēdā mums ir oficiālais dīlers Mercedes. Maksā 700 €, lai nomainītu ķēdi. Tur pāris stundās viņi tā nomaina. Un visi braukā ar veciem vadīklām un zobratiem un tā tālāk. Tad mēs mainām viņu pēc iespējas labāk, kā to var nomainīt palielam, ne? Jā, jo tavā gadījumā tu teici, ka tev no rītiem dažreiz piegrabējas. Jā, spriegotājs dzirdēja, ka jau ir. Spriegotājs, ko dara ķēde? Ķēde klapē kopā
vadīklu. Šī gadījumā nav nekādu baigo bojājumu, bet viņi var sasist šo kārtu, viņi var sabirt un visu slikt. Kur ir garantija pret mašīnu, pret klientu vai ko citu, kad tu brauksi. Ka nebūs citas problēmas. Jā, ka tu nobrauks vēl 100,000. Krūt. Tā iet Mercedesam. Līdz ar to vēl kādu 2 dienas Emīls saka, ka būs gatavs. Un varēsim rulēt un pie reizes samainīsim kārbēju eļļu, uztaisīsim adaptāciju un tev netraucēsim Emīlam, lai viņš tēlē kopā. Tā aiziesim līdz Emīlam pie Merša. Merša solās šodien būt gatavs. Gribu parādīt, ko mēs vēl darīsim. Nomainīsim kārbēju eļļu, uztaisīsim adaptāciju un priegotāju rullīti nomainīsim, vai visu priegotāju un vēl vienu rullīti. Tā kā ejam apsīties. Tā mums jau Mercedes jau ir salikts viss bez skaisto smuko. Starp citu bija aizvedis arī sprauslas pārbaudīt. Sprauslām visi labi. Neteikšu, ka došu 10 no 10, bet 8 točni, jo vienai sprauslai pie augstiem apgriezieniem pietrūka kaut kādi. Ja norma ir 95, tad man bija 89. Es nezinu, kas tie pa parametriem. Man it kā teica, ka tas baigi neko neietekmējot. Tā, tas ir viens, sprauslas ir. Mums ir jauna laikam siksnu uzlikt, cik es redzu. Tad mēs mainām spriegotāju un šito rullīti, jo viņi visi bija sausi un baigi skaļi skanēja. Tad mums vēl paliek reku kārba. Tie ir gan kārbas filtrs, Febī, gan patēļa. Nomainīsim un uztaisīsim adaptāciju un pa lielam. Būšu gandrīz iztērējis noteikti pa visu, kādas 2 pakas, lai arī varētu pats braukt, lai Ramona varētu braukt, tā kā Ramona brauc 90% vairāk šo mašīnu. Nereāli krūta mašīna, gan tehniski, gan vizuāli. Tā kā liekas par to naudu, ja tu pārdod, ko varētu paņemt cita. Bet jā. Tagad kaut kā tā, būšu agau labu lietiņu izdarījis sev un arī nākošajiem saimniekam. Viss. Gaidām, kad Emīls zvanīs un varam nākt pakaļ un savākt mašīnu. Ir pagājuši vairāk mēneši, kopš esam saveikuši Mercedesam, samainījuši visas ķēdes. Un tagad ir laiks pienācis braukt uz apskati un pie reizes sadarīt visas lietas, ko man gribās. Kā jau teicu, ka video būs par to, kā pārdot to ideālo lielisko auto. Tad brauksim iekšā, sakārtosim priekš apskates Mersi. Ir pāris nianses, kas jāizdara. Iziesim jaunu apskati un mašīna būs lidos pārdošanā. Varēsiet tā būt. Bet par pašu mašīnu tad jau izstāstīšu, kad viss būs gatavs, kas un kā. Forša mašīna. Braucam iekšā. Jums ir tā bijis, kad jums ir mašīna, jūs esat mājas garāžā vai vienkārši jums mājās tādā hobija līmenī. Jūs kaut ko gribat darīt mašīnai, jums ir kaut kāds, piemēram, check engines izmetis vai tur eļļa jānoreseto vai kaut kāds apkops jānoreseto un tad jūs domājat, tagad jāpazvana uz servisu un jāpiesaka datoru diagnostika un jāmaksā tur kaut kāds sākot no 20 līdz 50 eiro, kā kurā servisā jāņem. Tad es domāju, būtu man pašam savs kompis un ja būtu, vai es mācētu vispār viņiem rīkoties. Man ir labs risinājums. Pats tagad uz savas ādas to pārbaudīšu, pie reizes parādīšu jums. Man uzrakstīja datordiagnostikas čehu firma Launch ar piedāvājumiem. Viņiem tagad ir jauns izstrādājums mājas variantam, kur ir ļoti vienkārši operēt ar datoru programmu priekš mašīnas. Iespraud OBD portā un viņš praktiski visu pats dara un ļoti viegli ir saķiksēt visu, ko tev vajag. Tur ir dažādas valodas, bet ko es daudz muldēšu, ejam atpakot vaļā un tad jau pie reizes pastāstīšu, ko esmu dabūjis. Un varbūt arī jums noderēs tas un gribēsiet arī pasūtīt un pie tam vēl diezgan labu atlaidi. Atnāca no Čehijas King Bolin programmas. Tā ir OBD lasītais mašīnas skeners, bet mājas variants tas ir. Es vēl neesmu viņu attaisījis, neesmu skatījies, bet man saka, ka šis ir ļoti vienkārša versija. Šī nav profesionālā versija, bet pilnīgi pietiek, lai nocāst eļļas, pastīties, kas mašīnai kaiš. Ļoti ilgi tur baterija un cena ir nenormāli laba, ap 400 eiro un tagad maksā kaut kādu pie 300, bet, ja nospiediesiet, ka tur būs links apakšā zem video, dabūsiet ļoti labu atlaidi un, man liekas, pēc 230 eiro šito spēļu mantu varēs dabūt. Ļoti būs noderīgi. Mēs tūlīt pārbaudīsim viņu praktiski, kā viņi strādā. Tagad izpakosim, pasīsimies kvalitāti, jo tas ir meitas uzņēmums Launcham. Launch ir profesionāla programmatūra, kur izmanto praktiski jebkurā servisā, kura maksā tur 1000 eiro bez mazai uz 2 vai 3 gadu licenci. Šitam ir viss pilnībā iekļauts. Pilnās mašīnas diagnostikas, nevajag neko papildus klāt, nopērts par 240 vai 230 eiro. Un tev ir labs OBD lasītājs gan mājās, gan arī servisā noteikti, ka noderēs. Visi taisam vaļā un pastamies, kas tur ir.
Pasieties, mums ir diezgan nice koferīts nāk līdzi. Noteikti, ka varēs uzglabāt servisā vai savu garāžā vai kaut vai mašīnā turēt. Ja nu gadījumā vajag vai braukt uz gonkām un mazums tie check engine izlēc ārā un tev jāsaprot, kas notiek, tad tu vari smuki iekrāmēt savu bīteriju vai mašīnā un tev ir foršā somiņā. Un tagad taisim vaļā, skatāmies, kas tur ir iekšā. Vazā! Kāds skaists ekrāniņš. Re, kur ir mūsu OBD. Cik ērti īstenībā. Nāk tāda speciāla ligzda, lai tu nepačakarē viņu. Ieliec, var smuki ielikt somiņā. Diezgan pat pārrocīgi. Iesprauda OBD mašīnā, to mēs visu vēl pastīsimies, iziesim cauri, iedosim Edijiem paspēlēties, jo viņiem šitās lietas patīk. Bet tāpēc pirmās ir diezgan ļoti laba kvalitāte, ļoti laba. Var rokā turēt. Es esmu redzējis, ka var tā stūru uzlikt vai kaut kur palikt, bet šitam tādas feature nav. Šito tu ņem smuku rokā, spaidu un čeko vai kaut vai noliec šitā. Un arī var pagaidīt vai mašīnai uz jumtu un tam līdzīgi. Nav magnēts, magnētisks nav. Mums ir kabels, protams, visi jaunie, kas nāk tikai kabels, bet pat 220 rozeta USB nav. Un pastīsimies, kas viņiem nāk. Reku viņiem gan ir C-types, gan USB var uzlādēt. Tas ir forši. Kas vēl mums nāk? Te nāk arī parauls. Līdz, es uzlikšu pirkstu priekšā, jo tas ir manam kompim pilnīgi viss parauls. Un tad, protams, instrukcija un grāmatiņu izpakojām. Pastījāmies to pirmo, tagad uzlikšu viņu palādēt. Iedosim Edijam, Edijs, lai paspaida, izpaida. Sapratīsim, ko tad viņš ir labāks, vai interesantāks, vai vienkāršāks. Vazā! King Bolen, vai kā viņu pareizi izrunā. Pasīsimies, cik ātri viņš ieslēdzās. Pirmo reizi slēdzam iekšā. Iespējams, mums prasīs mūsu mistiskās parauls. Skaņas efekti laikam nav nekādi. Lielam tā ir Android versija kaut kāda, ko mēs novelkam lejā. Mums piedāvā, varam kur emblēma ir iefilmēt kļūdas un aizsūtīt klientam. Varam noskrīnot ekrānu un aizsūtīt klientam. Tā mēs varam grozīt. Mums ir gaišāks, tumšāks, skaļāk un klusāk. Izrādās mums ir arī skaņas. Un to mums visādas valodas ir. Īstenībā diezgan ātri rakstās. Programma ir ātra. Tā mēs izpildījām visu mūsu reģistrāciju. Vajadzēja gan e-pasta aizpildīt, atnāca uz e-pasta kods. Un tagad ievadījām mūsu seriālu numuru un aktivizācijas kodu programmai. Reku mēs esam pareizi izdarījuši. Yes, spiežam OK. Tā, reku mums izdarījām visu atkal. Reku viņš mums rāda, ko mēs varam darīt. Viņš mums māca, jā, next. Pašam vienkārši interesanti. Tā, pirmais, ko mums notiek jāizdara, pasīsimies update, vai ir jēziņās, te daudz ir update. Labi, new version update, reku viņš automātiski upgrade un spiedīsim, lai viņš to izdara un miers. Tagad viņš mums updateojās. Un tad, kad visi jau būsim tagad izdarījuši priekš Edija, tad jau nesīsim Edijam šo mantiņu. Un mēs nomainījām tagad vienam 60 kārbu. Mums vajadzētu apsīties eļas līmeni, vai tur var izdarīt, vajag norastatūt viņam visādas kļūdas noteikti. Un pasīsimies, ko mēs vēl tur redzam. Pačamdīs Edijs, paspaidīs, paklausīsies viņa komentārus. Jūs tā kā droši izdomājat, vai jums šito vajadzēs, kad es jums parādīšu plus mīnus, kas jau te notiek vai nevajag. Jo man liekas, cena ir ļoti laba, bet vēl pasīšos, ko viņš vispār piedāvā par to cenu. Mums pašiem ir launch, jau 5 gadus, kurš jau sen jau licences beigušās, bet mēs tādas papildus funkcijas darām un kaut ko kalibrējam. Un pasīsimies ar šādu versiju, ko var izdarīt, jo pieļaut, ka viņam var izdarīt daudz ko vairāk nekā jau man 6-gadīgam launcham. Tā, nu ko, esam apdeidojušies, viss mums laikam strādā, piežam OBD, mums OBD nav vēl pieslēgts. Kas ir skan, reku mums visas mašīnas ir, te ir ļoti daudz amerikāņu, reku Eiropas, Āzija, blā, blā, blā. Reku mēs varam servisu uzreiz mums piedāvā nodzēst, reku ABS, AdBlue, reku pat adaptīvās gaismas var darīt, es to nevaru savā kompī darīt. Elektriskā drosele, ūdenssūknis, EGR, te viss kaut kas, reku injektoring, šeit ir ātrie. Un pat gaisa sistēma, reku uz paduškām, uz spilveniem pat ir. Man īstenībā ļoti interesē, reku logus var nokalibrēt. Elektriskos. Īstenībā ir labs. Tas neesmu baigais kompists, jo man pārsvarā to dara Edijs. Es māku tik, cik pieslēgt un nolasīt kļūdas. Kādi faili mums te ir, nav nekas saglabāts. Tad mēs varam uzreiz ieiet internetā. Viss. Zin kā, pirms es dodu Edijam, aiziesim ieslēgt uz Z4. Apstīsimies, ko viņš mums tur rāda. Un mēs nospiežam, raujam ārā. Mums jau OBD. Mēs šito varam nolikt reku smuku te. Noliekam šito un šito mēs liekam
iekšā speciāli, kuram mums ir OBD. Spraužam iekšā, notika kaut kāda skaņa, pagriežam atslēgu, nospiedīsim šitā skan, BMW, nospiežam BMW, spiež automātisko meklēšanu. Tehniski viņam vajadzētu pēc vinkoda visu saprast, kas tā pa mašīna, jo manai programmatūrai sanāk, mana manuāli jāievada vinkods, ja es gribu tieši speciāli. Šeit varbūt tas notiks visu automātiski. Tā, viņš mums ir atradis mašīnu, reka mūsu šasīs numurs, mūsu kilometrus rāda diezgan pareizi, reka arī jūdzēs viņš rāda, reka 289, 873, un mums arī tur ir tā kā tā ir mana mašīna. Viņš pat mašīnas šasī ir 85 Z, 3 litrīgs manuāls, nice. Nu ko, ejam next. Reku Healthy Report, tas sanāk, viņš izies visam cauri. Reku viņš tagad skanēja mūsu BMW. Šis noteikti aizņems kādu laiku, šis izies cauri visai sistēmai. Viņš mums ir atradis pirmo kļūdu, tas ir dzinēja vadībā, jo man ik pa laikam uzmet čeku par eļas līmeņa sensoru. Tas laikam 48, 38 ir populāri. Pirmo reizi redz, ka uzmet čeku, jo 48 ar man tā bija, bet viņš nemet čeku. Bet to mēs novērsīsim, mums tas viss jāizdara, man besītās lampiņas. Trakšiem, jā, man šitādas te spēļmantiņas īstenībā rītīgi cepi. Likās interesanti paspaidīt kaut ko, pačekot kaut kas savādāks, jo, kā es teicu, 5 gadus man bija viens komps, tagad būs šitāds. Gribās labprāt padalīties, varbūt kādam tas noder, un kāds izmantos manu linku un arī nopirks savu mājai. Un ja tu esi to izdarījis, uzrakst man Instagramā, pasaki, Arči, paldies, es nopirku, patestēju, man patika, varbūt nepatika, kaut kas tur var nepatikt. Man liekas, par to cenu ļoti ērts, un tomēr būs labs pasākums. Man vēl interesē Edija domas, jo viņš vairāk ar viņiem strādā. Tā, viņš ir noskanējis, ejam iekšā vadības blokā un skatāmies, kas te būs. Ejam apakaļ un skatāmies read fault codes. Un kas mums ir, reku tanka. Ventilācija mums nav, un pa 3. cilindru misfires ir bijis kādreiz. Kaut kādas jaunas sveces viss salika. Reku mēs uzspiežam info, un viņš mums, reku jau automātiski iemet Googlē mūsu kļūdu, un mēs jau varam Googlē apstīties, jo YouTube piedāvā, un šādā veidā mēs varam padomāt un pastīties problēmas atrisināt. Bet es pieļauju, ka tā ir kaut kāda veca kļūda bijusi, nezinu, kāpēc viņš kā viņas sadzēs, un reku tu uzspied vēlreiz uz kļūdu, un reku tev rāda par degvielu. No, clear fault code. Reku viņš mums ir nodzies, ejam vēl vienreiz, un kļūdas mums nav. Ļoti labi. Ejam vēl uz apakaļ. Tad mums ir viena kļūda, un pārējais mums viss ir tīrs. Ļoti labi. Reku atnesām jau Edijam. Edijs mēģinās pieslēgt šito te mašīnu, jo mēs nomainījām reku kārbu. Uzlikām jaunu kārbu, jaunu ceļus, pasīsimies līmeņu, lai viņš redz. Un pie reizes, reku var pasīties, mums ir pilnā licence. Uzspiedām, lai mums updateot tieši BMW pēdējo programmatūru, lai mēs varam slēgt šito. Pēc tam no Edija sagaidīsim viņa komentārus par šo. Tā mēs atjauninājām BMW programmatūru, un tagad, lūdzu, tā viņš smaidīgi aizgāja. Un tad gaidīsim. Edijs vienmēr ir bijis tāds visām lietām skeptisks, tagad pasīsimies. Viņš jau vismaz bija priecīgs, ka atnāca. Tagad, lai viņš padarbojās, un tad paprasīsim viņu viedokli, lai paspēlējās. Tā Edijs mums ir atradis funkciju, ka mums rāda, cik kārbā tagad eļas temperatūra. Mums vajag cik? No 30 līdz 40 grādiem mums jāuzsilda, un tad mēs skatīsimies, vai ir līmenis eļļā. Pagaidām šis kompīts tiek galā ar to. Vēl Edijs saka, diezgan ātri strādā. Tā mēs esam dabūjuši apakaļ kompi no Edija. Edijs kāds 3 stundas viņi ir vismaz mocījis, kaut ko paspēlējies un mēģinājis adaptēt E60 kārbu automātisko. Edij, Načur, nu ko tu saki? Nu, viņš tāda mājas vajadzībām. Es jau tā arī ierunāju to, ka tas vajadzētu. Aparāts, viņš ātri strādā, viss. Bet servisā būs bišķi pa īsi ar viņiem. Mēs vēl samainām eļļu. Mēs nevaram nodzēst adaptācijas automātiskai kārbai. Okay, tas ir mīnus, ko es pamanīju viņam. Labi, tālāk. Pārējais it kā. Pārējais tev patika? Foršs aparāts. Vienkārši lietošana, ātri strādā. Bet es domāju, par tiem 230 eiro ir tik labs, ne? Super aparāts par 230 eiro. Man liekas, ka ritīgi labi. Nu, cerams, ka mums iedos pamēģināt kaut kādu pro versiju. Jo saprotu, ka Edijs adaptēja kārbu un varēja tikai ar mūsu kompi. Bet mums ir kaut kāds 5-gadīgs launch ar vecu programmu. Bet mums vismaz tur viss strādā ar kodēšanu. Šeit laikam neko kodēt un atjaunināt nevar. Ne. Šeit var nolasīt, nodzēs resets kaut kāds vienkāršos, jā? Paņemt līdzi strasku gonkām, kad nolasīt, ka čeks. Logus var nokalibrēt. Tā kā, ja jums te iepatikās un gribat tādu, apakšā ir links, tur ir kods, automātiski atlaid un varat dabūt arī pa labu ciparu. Un cerams, ka mums piešķies vēl kādu pamēģināt kompi. Kā Edijs saka, mēmākais Mercedes. Edijs, šis tos mīļākais Mercedes? Jo. Edijs nav redzējis Mercedes servisā jau 10 000 kilometri atpakaļ. Pēdējo reizi eļļu mainīja. Es atceros, Edij, mums vajadzētu eļļu ar ātru uzmanīt. Mums ir vēl Lenijos eļļa. Nu kā domā, kas būs jātaisa uz apskatu? Apskalotā. Un nezinu, kāpēc visi domā, ka tā ir E-klase. Es biju ieslīdis Instagramā, kad ir plāns pārdoties, visi rakstīt, tā ir E, tā ir E. Nē, tā nav E, tā ir C, 250 Mercedes. Šis īstenībā samērā paliels. Ja esat pamanījuši, ka jaunāks modelis pēdējie gadi, jo viņas paliek arvien lielāk. Atcerieties, ka C klasīte bija maziņa, un tagad tās C klases īstenībā liels un
ģimenei, piemēram, ja tev ir suns un tur vēl 2 bērni, pilnīgi pietiek. Ir viena lieta, ko salīdzināt, jo man ir bijuši BMW pārstrādi daudz. Ar šito mašīnu brauc mana mīļā sieva praktiski visu laiku. Katru reizi, kas viņā iekāpa tajā mašīnā, man liekas, ka es tikko nopircis un vienkārši kaifoju. Jo ar viņu ir jākaifo. Gribu pastāstīt, ar ko atšķirās Mercedes, ja tu meklē, piemēram, Mersi un meklē sev 3. sērijas BMW. Gribu pateikt vienu to, ja tev ir ģimene vai vismaz rati, BMW nāk parasti šeit. Sarku izliekums un reāli tīzla ielikt ratus, es to točni zinu. Mercedes ir par to padomājis, te viss ir taisns, viņš ir bišķiņ platāks, ieliec ratus un brauc tālāk. Šito obligāti ņemat vērā, kad pērkat sev mašīnu. Tā ir zvans novērojums, tāpēc, ka man bija bērni un es zinu, apmēram, ar ko es esmu saskāries. Un gribu pateikt to, ka mums vēl jāatrod būs šī tāda lieta. Nezinu, kas un kurš sievietes jau nekad neatzīstās, bet mums ir pazudis dekoratīvais melnais vāciņš. Reku šitāds te, nezinu. Kur viņš pazuda, jo vienreiz, jā, viņš bija pazudis un tagad viņš atkal ir pazudis. Tagad mēs viņu vienkārši brutāli pielīmēsim, atradīsim, pasūtīsim. Viss, sūtam tagad eļas filtru, sataisīsim apskalotājus, nezinu, uz logiem nepūšu. Kaut ko pūšu, bet galīgi švaki. Un brauksim uz apskati. Domāju, ka tur jau būs viss. Jo daudz arī baidās par to kvēpu filtru, bet te viss pilnīgi ir. Te ir AdBlue un viss, kā tā kā jābūt. Mašīna ir pilnīgs standarts, nekas te nav mainījies, kā izņemot visu shadowline un chromi nolīmēti melni. Arī šitā restiņiem ir oriģināli, šitās nāk tikai kaut kādiem krūtākiem modeļiem, jo man arī stikls ir reku ar visu. Mercedes paraksts ļoti dārgs, bet viņš pat teorētiski būtu, ja gribētu piečakrēties, būtu jāmaina. Bet es domāju, ka nemainīsim, jo pagājuši gadu gāja šito te atsutumu. Jau šogad arī esam. Mašīnai ir kasko. Ja nu aizrādīs, tad mainīsim pa kasko stiklu. Tā Mercedes mums ir uz pacēlāja un parādīšu, kā mums izstās no apakšas. No apakšas mums izstās vienkārši perfekt. Arī, ka pasīsimies grīdu. Grīda pilnīgi bez rūsiņas. Ko esam mirgo? Ej, dirst. Izlādējās mums akumulators. Un Edijs sadaisīs mums ir apskolotāji, izrādās, tur viss ir kārtībā, bija kaut kāds grūzes prauslā, bija trāpījies izpūtāmā gaisa un viss strādā. Laižam lejā un mizājam uz apskati. Kā bum, nu ko bija apskatē? Sorry, neiefilmēju kaut kā aizrāvos telefonā, visāds darba ģēles vajadzēja likt, bet man ir lapa. Jā. Kā jūs domājat, izgāja vai neizgāja? Un noteikti visiem interesē, tagad ļoti aktuāli ir to cieto daļiņu mērīšanu, jo mūsdienās cilvēki ļoti baidās pirkt jauns mašīnas vecākas, bet jaunākas par, vai kā pareizi jāsaka, jaunāks par 12. gadu laikam. Tur jāmēģina cietās daļiņas. Pārsvarā lielākajai daļai visi tie filtri ir izgriezti, atkodēti un ir problēmas un jāpērk un pa lielām naudām jāpērk un tā tālāk. Un daudz cilvēku gaida, kad cilvēki iziet jauns apskats un skatās, kas tad tur ir CDD ierakstīts. Mercedes mums ir izgājis apskati, protams, bet tev ir aizrādījumi vai nav? Mums nav aizrādījumi. Tas ir vispār ideāli, vai ne? Pa lielam nobraukusi man sievi 30 000 vairāk pa gadu. Esam nomainījuši 4 reizes eļļu. Protams, arī ķēdes komplektu un visu lielā apkope. To varēja darīt, varēja nedarīt. Bet praktiski Mercedes vispār nekādu naudiņu neprasa. Tas īstenībā ļoti patīkami. Varbūt man ir paveicies ar to mašīnu, citiem varbūt lielākas problēmas, bet ir patīkami, kad ir tāda forša mašīna, kur tev nerada galvassāpes, vienkārši sēdies, brauc, laicīgi apkopu un rūpējies par viņu un viss tev ir kārtībā. Un nākošais cietās daļiņas Mercedesam, nu jau ar 280 000 noskrējumu ir 4300 tikai. Pieļaujamais laikam bija 2 miljoni vai miljonus? Es neatceros vairāk, bet tur kosmisks skaitlis bija, kas varēja būt pieļaujams. Praktiski svaigs rādītājs. Es domāju, ja nomērīt vēl vienreiz vai vēl vienreiz, es domāju, pat varētu dabūt mazāk, varbūt citreiz vairāk, jo runā, ka tie mērītāji ar tur rāda pēc garstāvokļa. Nu, lūdzu, reku mūsu lapa, reku cietās daļiņas, bez aizrādījumiem, bremzes, stāvbremzes, visi perfekti. Un nākošajā apskata mums ir jāiet 17. decembrī. Kā arī samaksāju par šo gadu nodokli visu gadu. Un tas ir tikai 130 eiro. Noteikti, jo kas būšu pabeidzis, un jūs tagad skatāties, jau ir 28. gads, kad janvāra beigas vai janvāra vidus, un tas, kas tagad pirks, šito mašīnu jārēķinās ar to, ka, diemžēl, tev nāksies samaksāt pa visu 28. gada ceļa nodokli. Nu, tā viņš, diemžēl, ir. Vai ne, ja tu pirks februārī, tad man būs jāsamaksā pa janvāri, un tev no februāra.
Bet 130 eiro šai ideālajai mašīnai, kam ir 250 zirgi un komfortabli, ir pilnīgi nekas un ar patēriņu pie tam 6 litru vidējais. 100% pārliecība, ka viņam galva par šo mašīnu nesāpēs, viņš kāps un mizās kaut vai pasaules otro galu. Tātad Mercedes, kas ja viņi atved Mercedes, skārglas un nomainīsim mūsu stiklu. Arī šitie defektiņi, redziet? Viens un otrs. Nu ko, dzeram iekšā un mainam. Jā, es teicu, ka iespējams nemainīsim, bet es tomēr izdomāju, lai jau tiek jaunajam saimniekam oriģināls stikls. Tā arī, ka mūsu stikls oriģinālais. Arī, ka viss paraksta. Jau gatavs. Ja mums samainīts ir stikls, pilnīgi nulīt, svežakiņš, kur pierādījums, ka ir parakstīņš, visu čaļiņu nokalibrējuši, baigie malači, tārglās ātri, 2 stundās, un viss smuki tīrs, gatavs. Baigi labi, pilnīgi cits skats uz dzīvi caur priekšējo stiklu. Mums nav acetuma, mums nav mazie arī acetumi, kas veidojās arī no ilgstošas braukšanas, jo tas stikls bija oriģināls, un esam nobraukuši ar 280 000. Tā kā zināt, jā. Bet nu, mums ir ielikt oriģināls stikls, par to esmu priecīgs, un var atklāt to, ka tas maksāja 750 kapekām eiro, plus vēl samaksāja 37 eiro par jaunām slotiņām. Protams, lielāko daļu summas nosedza man kasko, bet tāpatās kaut ko es dabūju piemaksāt un jaunas slotiņas uzliku, lai ir jau jaunam īpašniekam patīkam braukt kā ar pilnīgi jaunu mašīnu. Ja es tev šajā video esmu iedrošinājis un motivējis un varbūt tev interesē šāds auto, tad droši raksti man Instagramā. Cena mašīnai būs 17 500 eiro. Un gribu atgādināt, ka tas ir Mercedes 16. gada C250 ar ļoti bagātīgu komplektāciju, pilns AMG, visi autopilotu, distance kruīzi, head-upi, elektriskie beņķi, bagāžniekas āķis un 4Motion. Tas nozīmē, ka 4x4 auto ir skaists, svaigas ķēdes, kārbai adaptācijas, eļļas, kā jau jūs redzējāt. Wanna feel it.